ir viens no melnajiem datumiem Latvijas kalendārā, kurš cerams tāds arī paliks un līdzīga traģēdija Latvijas nākotnē vairs nebūs. Un prokuratūra, protams, jūt atbildību par to, ka lietas iztiesāšana nav pabeigta un cietušajiem ir tiesības zināt, kas ir vainojams šajā traģēdijā un kāds sots par to pienāks. Lai gan manā izpratnē šis sots nekad nevar būt samērīgs, ņemot vērā bojā gājušo skaitu un to cilvēku skaitu, kas ar šo nelaimi ir cietuši. Bet prokuratūra ir joprojām apņēmības pilna cīnīties līdz galam tiesā. Lietas iztiesāšana nav pabeigta, un arī prokuratūra tic taisnīgumam šajā lietā. Šīs lietas iztiesāšana ir pietiekami sarežģīta. Arī tiesas rāmi nosaka tas process, tā tiesvedības kārtība, kāda mums ir paredzēta. Un apjoms lietai ir īpaši liels, ja mēs atceramies, pirmās instances tiesas spriedums bija vairāk kā 1000 lapušu garš. Tas Latvijas vēsturē, es pat nezinu, līdzīgu kriminālu lietu. Ir jāaiziet šī tiesvedības kārtība. Ir redzams, ka lieta ir atgriezusies pārskatīšanā apelācijas instancē atkārtoti. Protams, mēs vienmēr gribam ātrāku rezultātu, bet ir elementāras prasības, kas ir jāizpilda, un tāda ir tiesvedības kārtība Latvijā.